Esiet sveicināti Karmela ekleziālās kustības kristietības skolas kārtējā formācijas reizē. Un šodien šajā formācijā mēs turpināsim iesākto tēmu par Mariju. Pagājušajā reizē pagājušajā mēnesī mēs runājām par katra cilvēka ceļu un kā tas ved mūs pie Marijas, kas ir mūsu ceļojuma gaisma un mērķis, kas ir šīs kristietības skolas tēmas atslēga, lai saprastu pēc tam noslēdzošo daļu, kad skatīties uz Mariju nozīmē mācīties ticēt, rīkoties un dzīvot šodien. Tāpat kā Marijai, tikai atzīstot šo mīlestības dāvanu, kas man ir radījusi, arī es varu iemācīties mīlēt un būt par dāvanu savā vietā, kur es esmu. Tāpēc arī pēdējā klātienes tikšanās reizē mēs runājām par šo aicinājumu un par to dāvanu, ko Dievs mums katram ir devis un caur kuru es izpaužu šo savu ticību. Un turklāt es varētu teikt, ka šis skatījums, kas raugās uz katras mīlestības dāvanas izcelsmi, ir visraksturīgākais karmelītiskais skatījums. Ja Marija ir mūsu pestīšanas sākums, tad mums arī ir jāsāk no paša sākuma. Un tā būs arī šīs reizes formācijas tēma par šo bezvainīgās ieņemšanas dāvanu vēsturē laikam piepildoties. Tas, kas bija apslēpts no pasaules, bet dzima gaismā. Sāksim mūsu formācijas šīs reizes tēmu, un tā būs dalīta tādās 3 daļās. Pirmā būs šis stāsts par tautu, jeb noslēpums caur gadsimtiem. 19. gadsimtā pāvests Pijs IX, precīzāk 1854. gada 8. decembrī pasludināja dogmu, sakot: Svētlaimīgā jaunava Marija kopš paša pirmā savas ieņemšanas brīža, pateicoties īpašai visvarenā Dieva žēlastībai un labvēlībai, cilvēces pestītāja Jēzus Kristus dēļ, ir tikusi pasargāta no jebkāda pirmgrēka traipa. No vienas puses ir šis jautājums par Mariju kā dāvanu, un ko katrs varētu uzdot, kur tas ir rakstīts un kurš to ir teicis, ka viņa tika ieņemta tieši šādā veidā. Mēs skatoties uz vēsturi, uz to vēsturi, ko dzīvoja baznīca, kas lika baznīcai atzīt šo bezvainīgās ieņemšanas noslēpumu, es varētu teikt, ka tas ir tāds kā skaists mīlas stāsts, ko var pastāstīt, bet nav atrodama īsti ne Bībelē, ne citos dokumentos. Tas ir kā tāds noslēpums, kas gadsimta gaitā ir augusi kā tādā
kā gaisma pieaug rītausmā pakāpeniski, ja? Kā tāda priekšnojauta, kā intuīcija, kas aug, kas attīstās no paudzes paudzē, līdz kļuva par tādu pārliecību baznīcai. Un tas bija šis baznīcas notikums, kurā piedalījās dažādi cilvēki, teologi, maģistērijas, katrs dodot šo savu ieguldījumu saskaņā ar savu harizmu. Tāpat kā kā stāsts tiek atklāts, pakāpeniski tiek atklāts šis mātes noslēpums, ko varēja zināt tikai bērni, kas mīl savu māti, kas ir kopā ar viņu, kas zina to, kāda viņa ir, zina viņas dabu. Un patiesībā jau, lai līdz tam nonāktu, daudzi ir veicinājuši šo atklājumu. Daudzi teologi par to ir domājuši, runājuši. Tā bija liela tāda liecinieku un notikumu gaita, tāda kā plūsma, vēstures gaita, izkārtota vienā garā ķēdē, kas noved pāvestu Piju 9. 19. gadsimtā pie lēmuma jautāt visiem pasaules bīskapiem, lai iegūtu šo galīgo viedokli par patiesību. Un šī atbilde bija vienprātīga. Un tāpēc 1854. gada 8. decembrī pāvests Pijs 9. varēja izrunāt šo oficiālo dogmas definīcijas formulu. Bet vēl skaistāk šajā stāstā ir tas, ka galu galā pati Marija apstiprinās to, kam baznīca ir ticējusi. Kad 1858. gadā, 25. martā, tas ir pēc 4 gadiem, Dievmāte iepazīstināja sevi mazai Bernadetei, sakot, es esmu bezvainīgā ieņemšana. Tātad bezvainīgās ieņemšanas dogmas vēsture mums saka, ka baznīcā tiešām pastāv šī ticības izjūta, jeb kā latīniski to mēs saucam sensus fidei. Šis termins apzīmē tādu kā pārdabisko apziņu par ticību, kurā piedalās visi ticīgie. Katehizmā var lasīt definīciju, ka visi ticīgie piedalās atklātās patiesības izprašanā un tālāk nodošanā. Visi ir saņēmuši svētā gara svaidījumu, kas tos māca un ieved visā patiesībā. Tātad visu ticīgo kopums nevar ticībā maldīties, un to parāda ar savu šo ticības apziņu, kas piemīt visai Dieva tautai kopumā, no bīskapa līdz pat beidzamajam ticīgajam lajam, viss ticīgo kopums, visur pieņem patiesības par ticību un likumību. Un pateicoties šai apziņai, šai ticības apziņai, ko uzmodina un uztur patiesības gars, svētais gars un maģistērija vadīta, Dieva tauta seko vienreiz un uz visiem laikiem šai nodotai ticībai. Šī tauta to interpretēdama, to dziļāk izzina un pilnīgāk pielieto dzīvē. Un tieši šī dogma par jaunavas Marijas bezvainīgo ieņemšanu tādā veidā tika nodota, dziļāk izzināta un beigās izteikta kā dogma caur šo sensus fidei,
patiesības uztveri, no ticīgo kopuma, kas ir kā Kristus miesa, kurā ticības patiesība pēc būtības var augt, nobriest, arī tad, ja tas nav pirms tam vēl definēts. Un tas ir tā ļoti saudzīgi, šī patiesība nāca ar tādu paļāvību kā bērniem, kas atklāja pakāpeniski mātes apslēpto skaistumu. Marijas apslēpto dāvanu atpazina šo ticīgo cilvēku mīlestību. Jo, kas ir svarīgi, ka ir lietas, ko tikai mīlestība spēj nojaust. Un vēl ja vairāk, ja kādu dienu šī patiesība nāks, lai par to paziņotu, atklātu, apstiprinātu. Un tā šis bezvainīgās ieņemšanas stāsts, lai arī viņš nav aprakstīts detalizēti, bet viņš aug tādā kā noslēpumā, veidojas, līdz kuram cilvēks nonāk, vai mēs pakāpeniski aizejam līdz tam, šis noslēpums, kuru zināja tikai Dievs. Te citāts no Romas misāles, kad tuvojās laika piepildīšanās, tas ir Emanuēla glābjoša atnākšana, viņa, kurai no mūžības bija lemts būt viņa mātei, jau pastāvēja uz zemes. Marija no savas bezvainīgās ieņemšanas bija pirms pestītāja atnākšanas. Viņas klātbūtne Izrēla vidū tik diskrēta, ka laika biedru acīs paiet nepamanīta. Skaidri spīdēja mūžīgā priekšā, kurš bija saistījis šo apslēpto Ciānas meitu ar pestīšanas ieceri, kas aptvēra visu cilvēces vēsturi. Tātad otrais aspekts, kur šajā reizē mēs pievēršamies, ir tas, kas mūs skar, ir veids, kā Marija nāca pasaulē, vēl pirms tam, kā viņa tika ieņemta. Tātad Marija tiek novietota šajā pestīšanas vēstures sirdī, katra cilvēka ceļojuma piepildījumā. Un šajā ziņā laiks, kad bija viņai jāpiedzimst, bija tādas kā izšķirošas krustceles. Bet tas viss notiek praktiski nemanāmi. Bez kaut kāda plaša apliecinājuma, nevienam nezinot, klusumā, mēs teiktu noslēpumainā gaismā. Patiesībā Marija piedzimst un uzauga impērijas nostūrī, tālu no cilvēku, dižākajiem cilvēkiem vai notikumiem, kas notiek tajā laikā, prom no visas pasaules uzmanības, kā tāds unikāls un nezināms zieds vai apslēpts dimants. Un tas ir tāds tipisks mīlestības darbības veids. Redzēt to, ko citi neredz. Ja, mīlestība redz to, ko citi neredz. Saglabāt skaistumu, kas slēpjas šajā klusumā, pat ja viņš ir tāds mazs, bet kādu dienu tas var kļūt par pestīšanas dāvanu daudziem cilvēkiem. Arī svētā Terēze no Bērna Jēzus pārdomāja šo noslēpumu. Viņa raksta: es sapratu, ka mūsu kunga mīlestība tādā pašā veidā atklājas visvienkāršākajā dvēselē,
kas nekādā veidā nepretojas viņa žēlastībai. Patiesībā tā kā mīlestības būtība slēpjas sevis pazemināšanā, tādējādi labais kungs parāda savu bezgalīgo diženumu. Tāpat kā saule apgaismo katru ziedu kopumā, it kā tas būtu viens pats zieds, tā arī mūsu kungs īpaši rūpējas par katru dvēseli, it kā tā būtu vienīgā. Un tad, kad mēs pārdomājam par to, kā dzima Marija, vienīgā bezvainīgā sieviete visā pasaules vēsturē, pirmo, ko mēs atklājam, ir tas, ka rakstos un citos vēstures avotos mēs par to neatrodam nekādas ziņas. Ne par viņas ģimeni, ne par viņas dzimšanu. Tas izklausās gandrīz neticami, taču tā tas notika. Un varam, protams, domāt, ka varbūt tas ir kā tāds neveiksmīgs apstākļus, jo pārdomājot, mēs redzam, ka evaņģēlija mums stāsta par Jāņa Kristītāja vecākiem, par iekšgājēju, visu, kas notiek ap viņa dzimšanu. Evaņģēlijos varam lasīt par mācekļiem un dažos gadījumos par viņu ģimenēm. Tāpat kā vecā derība mums stāsta daudz stāstus par cilvēku dzimšanu un viņu ģimenēm. Tad kāpēc Marijas ģimenes vēsture un viņas dzimšana, Dieva dēla mātes vēsture, mums neko nesaka? Līdz ar to ir jautājums, vai tas ir kaut kāds pārpratums no svēto rakstu autoru puses, vai par to mums jādomā kā par noslēpumu, kas mums ir dots atklāt. Tas ir varbūt tas, uz ko Dievs mūs aicina cienīt to nelielo, mazo, ko viņš pats ir izvēlējies. Pat ja stāsts netiek izstāstīts tālāk, gandrīz tā kā viņš būtu gatavojis šo stāstu mazajiem tādiem neievērojamiem, lai spētu sagaidīt viņa dēlu. Jo tā bija viņa mīlestība, kas deva jaunu sākumu, kas piepildīja Marijas dzīvi ar žēlastību no viņas ieņemšanas brīža. Tāpēc tas bija un nav stāsts par bezvainīgo ieņemšanu. Tas ir tikai sākums, un tas pirmām kārtām ir Dieva darbs. Tāpēc, kad Marija kādu dienu tika ieņemta, viņa bija paslēpta no pasaules, lai arī dzimusi gaismā. Un ir tāds dzejolis no tāda Rilke autors, viņam ir darbs Marijas dzīve. Un viņš arī mēģina caur dzeju tuvoties šim noslēpumam ar tādu vienkāršu ticību. Mēģināju piemērot šo dzejoli, lai arī mums tas skanētu. Ak, cik tas eņģeļiem maksāja, nesākta dziedāt tik pēkšņi, kā viņi izplūda asarās, jo viņi jau zināja. Šajā naktī māte piedzims bērnam, vienīgajam, tam, kurš drīz nāks. Saviļņoti viņi mierināja viens otru, norādot uz to pusi, kur atradās Joahima sēta, vientulībā. Ak, viņi to sajuta sevī un telpā šo tīro noskaņu, bet neviens nevarēja tur nokāpt. No šī Marijas slēptā stāsta mēs uzzinām, ka Dievs
vienmēr redz skaistumu, pat ja tas ir apslēpts. Pat ja tas būtu ļoti mazs, Marijas stāsts palicis gandrīz neredzams pasaules acīm. Vēstures lokos, kur dominēja tikai tā laika varenie, bet Dievs to redzēja, paturēja un visbeidzot viņu aicināja. Un mēs varam uzdot jautājumu paši sev, skatoties uz sevi, vai mēs ticam, ka Kungs redz un atpazīst arī mūsu, katra personīgo apslēpto skaistumu. Pat tad, ja mēs viņu uzskatām par kaut ko nebūtisku vai gaistošu, pat tad, ja mēs pat nonākam līdz tādam stāvoklim, ka izjūtam riebumu pret sevi, pat ja citi to neredz vai pazemo. Kungam dzīvība vienmēr ir dārga, un viņam ir īpaši dārga, kad to sargā šie mazie, neredzamie. Pat kad šķiet, ka tik daudz sāpju apspiež vai dzēš šo manu cilvēcību. Cilvēka dzīve nekad nav par mazu mīlestības dēļ, kas viņu radījusi. Un tāpēc Dievs par visiem, par katru atdeva savu dzīvību. Un atgriežoties pie Marijas, mums jāsāk domāt, kas ir viņas ģimene, jo vienīgā informācija par Marijas vecākiem nāk no apokrifu grāmatām, piemēram, Jēkaba proteevaņģēlija vai Pseidomateja evaņģēlija. Tāpēc mēs nevaram tos uzskatīt par vēsturiskiem tādā tiešā nozīmē, bet vairāk par tādu tradīciju, uz kuru, protams, ir jāskatās kritiski. Bet saskaņā ar šīm grāmatām Anna bija Ahara meita un Esmerijas māsa, kas bija māte Elizabetei un Jāņa Kristītāja vecmāmiņa. Joahims, Annas vīrs, Marijas tēvs, bija esot bijis likumīgs un turīgs vīrs no Dāvida cilts. Viņi dzīvoja Jeruzalemē, bet pēc laulībām viņiem nebija bērnu vairāk kā 20 gadus. Tomēr kādu dienu Joahims gāja uz templi, lai upurētu. Kāds no priesteriem vai rakstu mācītājiem viņam izteica tādu pārmetumu, jeb apvainoja, ka viņš nevar nest šo upuri, jo viņam nebija bērnu. Jo tas, ka nav ģimenē bērnu, bija tāds kā zīme tautā, ka Dievs no viņiem ir novērsies, ka viņi ir neauglīgi un nav derīgi priekš tautas, tāpēc, ka nenes šo turpinājumu, nav šī auglība, nav pēctecība nekāda. Un Joahims bija pazemots, apjucis un devās tuksnesī 40 dienas un 40 naktis lūdzot Dievu par to, lai dāvātu viņam bērnu. Viņa sieva Anna šajās dienās arī pavadīja lūgšanā, lūdzot mātes žēlastību. Un viņa lūgumi tika uzklausīti. Interesanti, ka katram no viņiem parādījās eņģelis, solot šo dzimšanu. Tas, protams, atgādina arī to, kā Marijai vēlāk eņģelis parādās un Jāzepam. Un, man liekas, viņu šī tikšanās pēc šī garā lūgšanu perioda ļoti romantiski, kā tradīcija stāsta, ka viņu tikšanās notika ar skūpstu pie Jeruzalemes zelta vārtiem, kur saskaņā ar tradīciju kādu dienu bija jāparādās Mesijai,
Un arī daudzus gadus vēlāk Jēzus no šīs vietas caur šiem vārtiem ieies pilsētā Palmu svētdienā. Nu, un lūk, un pēc kāda laika Anna arī dzemdēja Mariju, kura pirmos dzīves gadus dzīvoja mājā netālu no Bēteles baseina. Lai gan mēs nevaram būt pilnīgi droši par šo Marijas vecāku stāstu, bet baznīca jau sen svinēja Joahima un Annas liturģisko atmiņu, un pat pēc reformas otrajā Vatikāna koncila Marijas vecāki tika nozīmēta šī diena, kad viņu dienu svin 26. jūlijā, kad par viņiem abiem svin kopā šo dienu, jo pirms tam bija par katru atsevišķi. Un pāvests Francisks pasaules vecvecāku un vecāka gadagājuma cilvēku dienu noteica tieši jūlijā 4. svētdienā, kas ir ļoti tuvu Jēzus vecvecāku svētkiem. Un mēs sīki un droši nevaram zināt par šo stāstu, kas bija Marijas stāsts, viņas ģimenes stāsts par paudzēm, senčiem, vecvecākiem, bet arī mēs, tāpat kā Marija, nāk no dažādu dzimtas cilvēku notikumu kopuma, kā rezultāts garam ceļam, caur kuriem mēs tikām radīti. Ja mēs tā padomājam aiz mūsu muguras, lai mēs būtu šeit savā vietā, lai mēs būtu tas, kas mēs esam, aiz mums stiepjās vesela virkne dažādu cilvēku stāstu, notikumu, kuri pieņemot savus lēmumus, rīkojoties, kuru rezultātā mēs galu galā esam tie, kas esam šobrīd. Un šajā kontekstā, protams, mēs domājam ne tikai par fizisko esamību savu, bet arī par šo ticības dzīvi, garīgo dzīvi, kura ar savām saknēm iestiepjas atkal vēsturē, un daudzi stāsti netika nemaz izstāstīti. Mēs nemaz nezinām, kādi bija šie stāsti, caur ko bija jāaiziet cilvēkiem, pateicoties kuriem mēs esam šeit vai mēs esam kopā ar Dievu. Mēs atklājot aiz sevis šo cilvēku stāstu ar viņu kļūdām, brūcēm, kurus nezinām vai slikti zinām, bet kuri mums palīdz būt. Tā caur katru no viņiem, no šiem cilvēkiem, mēs varam iedomāties, ka caur viņiem Dievs rīkojās manā labā. Saprotiet, Dieva žēlastība, Dieva darbība, Dievs vadīja katru no viņiem tā, lai mēs būtu. Mēs esam vēstures bērni, lai cik trausli un nepilnīgi. Un tāpēc vēl jau vairāk mēs domājam, ka uz priekšu skatoties, ko mēs atstāsim tālāk. Jo katrs attiecīgi mūsu lēmums, mūsu rīcība, mūsu darbība veidos to, kas būs mums priekšā pēc tam. Un iespējams par mums vēlāk, līdzīgi kā par
Marijas vecākiem neko daudz nezinās. Nezinās mūsu stāstus, mūsu ciešanas, mūsu priekus vai bēdas. Bet Dievs caur mums darbosies, lai nodotu ticību vai nodotu dzīvību tālāk uz priekšu nākamām paaudzēm, ka mēs esam daļa no šīs vēstures, daļa no šīs pasaules. Un kādu pasauli tad mēs gatavojam? Un ko mēs, piemēram, ar savu slinkumu vai vienaldzību atņemam rītdienas pasaulē? Viens ir, ko mēs izdarām, bet otrs, ko mēs neizdarām, kādu mēs pasauli neizveidojam. Kas būs šī lielākā dāvana, ko mēs dosim tālāk? Vai, piemēram, mūsu kustība būs šī dāvana, ko mēs tālāk nodosim citiem? To visu, protams, mēs nekad neuzzināsim, izņemot debesīs. Bet šīs dāvanas mantojums jau ir mūsu uzdevums. Mēs ar savām izvēlēm, vai to zinu vai nē, es jau piedalos daudzu nākotnē. Un tagad būs trešā šīs formācijas daļa šajā reizē, kuru iesākušu ar lasījumu no vēstules Galatiešiem. Kad bija pienācis laiks, Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievietes, dzimušu zem bauslības, lai atpestītu tos, kas bija pakļauti bauslībai, lai mēs tiktu pieņemti par Dieva dēliem. Pēc šīm iepriekšējām pārdomām, kā baznīca atzina šo dāvanu, kas ir Marija, un mēģinot kaut ko pateikt par to, kā Dievs to vēlējās izpaust šajā unikālajā attēlā starp šo apslēptību un gaismu, ienāk šī trešā tēma, ko piedāvā Marijas noslēpums. Tas ir jautājums, kad? Tas ir laiks, kurā viss būtu noticis. Tātad laika jautājums. Un, kā mēs redzējām, mums nav vēsturiskas informācijas par Marijas izcelsmi. Arī šeit ne tik daudz ir jautājums par to, kurā datumā kas notika. Lai gan varētu pieņemt, ka Marijas dzimšana notika laikā no 15. līdz 20. gadam pirms mūsu ēras. Cik, lai saprastu, kā šī lielā noslēpuma īpašais laiks attiecas uz Mariju. Vecākais teksts, kas par to runā, ir vēstule Galatiešiem, ko citēja, ko svētais Pāvils sarakstīja ap 56. 57. gadu pirms mūsu ērā, tātad pēc Kristus dzimšanas. Šeit apustulis mums piedāvā tādu atsauci laicīgu un teoloģisku par to, kāda Marija būtu dzīvojusi, un šajā plašajā sarakstē vienīgā reize, kad Pāvils runā, un arī nerunā tiešā veidā par Mariju, nepasaka viņas vārdu, tomēr dod tādu mājienu, skaidrojot galatiešiem šo ticības jaunumu attiecībā uz bauslību, un apraksta kaut pavisam jaunu, radikālu notikumu. Ir pienācis laiks. Ja? Laiks, kurā Dievs ienāca vēsturē, kurā viņš nāca pasaulē kā cilvēka bērns.
Un tāpēc Pāvils arī saka dzimis no sievietes, teiciens, kas var attiekties arī uz Ījaba grāmatu, kurā tiek atzīts šis cilvēka trauslums. Ījaba grāmata 14. nodaļā raksta, cilvēks, kas no sievas dzimis, cilvēkam, kas no sievas dzimis, dienu maz, bet nemiera daudz. Kā puķe tas dīkst un vīst, bēg kā ēna un nepaliek. Ļoti poetiski, lai parādītu to, cik radība, cik cilvēks ir pēc savas būtības ļoti niecīgs, ļoti trausls šajā visā laika ritējumā. Un kad runā par Mariju, mēs arī pirms tam redzējām šo noslēpumu, kurā Marija ir attēlota ļoti neievērojama, ļoti maza, nemanāma. Taču pretī nāk šī cilvēka niecīgā realitātei, pretī nāk no otras puses Dievs, kas ir visuma kungs, un šķiet divas pilnīgi nesavienojamas realitātes. Viņas apvienojas un konkrētā laikā kļūst vienotas sievietē, viņas šajā trauslumā. Un sākot ar šo ieņemšanu, ar šo apvienošanos, cilvēces vēsture sākas no jauna. Tas ir, kur dēls nāk, lai piepildītu laiku ar savu žēlastību. Un tieši viņā, Marijā, tika izlieta un apkopota visa tā ticības, cerības un mīlestības plūsma, kas bija gājusi cauri visai vecai derībai, ko mēs arī iepriekšējās formācijās par vecās derības tēliem centāmies apskatīt un ieraudzīt. Ar Mariju Dievs sāka piepildīt laiku. Tas ir piepildīt dziļāko vēstures saturu, piepildīt ar Dieva glābjošo rīcību. Svētais Jānis Pāvils II to raksturoja kā laika pestīšanu, kā tās patiesās nozīmes pestīšanu un dziedināšanu. Šī pilnība norāda uz brīdi, kad pateicoties mūžīgā Dieva ienākšanai laikā, pats laiks tiek atpestīts un piepildīts ar Kristus noslēpumu, galīgi kļūst par pestīšanas laiku. Un tāpēc mums, kas uz mums attiecās, mēs varam prasīt jautājumu, kā mūsu laiks ir ticis piepildīts. Kas ir šis piepildītais laiks mūsu dzīvē, mūsu izpratnē? Jo šīs attiecības starp Mariju un laiku uzdod šo konkrēto jautājumu, kā es dzīvoju savu laiku, kas šodien manam laikam piešķir šo pilnību, kas piešķir jēgu, jo svarīgi, ka Dievs nāca, lai piepildītu laiku virs zemes, bet lai tas, jo pirms viņa nākšanas tas bija kā tāds tukšs, viņš bija iztukšojies. Viņš ienāca ienesdams šo jēgu, šo pilnību. No otras puses nevar noliegt, ka šodien vairāk nekā iepriekš laiks mums tā kā aizplūst. Tas kļūst aizvien mazāk un mazāk arī savā ikdienā, ko es esmu ievērojis, un šķiet, ka laiks paliek aizvien mazāk, nevar paspēt visu izdarīt, ka diena ir pārāk piesātināta, pārāk pilna, un šī pārāk pilnā laika iemesli var būt dažādi. Tie var būt atkarīgi no darba, ko daram,
no dienas organizēšanas, attiecībām un tā tālāk. Tāpēc ir nepieciešams šis pārskats gan personiskā, gan ģimenes dzīvē. Patiesībā laika vadībai vajadzētu izteikt apzinātas rūpes par prioritātēm, gan garīgām un morālām prioritātēm. Nevis haotiski vadoties un caur stresu uzkrātām lietām, kas mūsu ikdienu bieži piepilda. Un kas šodien ir vissvarīgākais mūsu ģimenes dzīvē? Kas vissvarīgākais ir manā dzīvē? Ko es nevaru vai nevarēšu atdot, no kā man varbūt beidzot vajadzētu atteikties? Šī izpratne saplūst ar jautājumu, uz kuru mēs nevaram atbildēt, bet kurš adresēts katra sirdī, vai tiešām visas dienas vai nedēļas garumā man nebūtu bijis laika Dievam? Vai tiešām es nevaru izvēlēties veltīt noteiktu lūgšanu laiku tiem, kas man dod dzīvību? Papildus tam visam ir, protams, jāņem vērā šie kulturālie un sociālie aspekti, jo mēs dzīvojam tādu daudzu procesu pātrinājuma laikā, kas prasa, lai mēs būtu iegrimuši sakaru, kontaktu, informācijas, notikumu un citu lietu jūrā, un nevienmēr ir iespējams aptvert šīs druģainās it kā sacīkstes jēgu. Un šajā sakarā tāds Rosa, vācu filozofs un sociologs, savā grāmatā ar nosaukumu, kas man patīk, dzīves jēga ir apdzīvot atlikušo laiku. Ļoti interesants nosaukums, ja. Tur pētījums par šo sociālā pātrinājuma teorijas paradigmu. Šajā pētījumā pātrinājums kļūst par sociālās analīzes kategoriju, tieši tāpēc, ka laika uztvere un organizācija ietekmē telpas radīšanu. Un visbeidzot arī attiecības un varas attiecības ietekmē, tāpēc tas, ka laika ir maz, tas vairs nav tikai individuāla uztvere. Ja šodien personīgās ģimenes vai darba līmenī mums iespējas, ka mums ir maza laika, tas nav tikai tāpēc, ka mēs esam slikti organizēti vai pārāk aizņemti, bet tāpēc, ka pasaule, kurā mēs dzīvojam, burtiski mainās. Kā pāvests Francisks arī raksta Laudato Si enciklikā 18. pantā, šodien cilvēci un planētu ietekmējošo izmaiņu pieaugošais temps apvienojas ar dzīves un darba ritma intensifikāciju, ko spāņu valodā daži sauc par pātrinājumu. Tātad šis pātrinājums, ko galvenokārt nosaka tehnoloģiskais un komunikatīvais progress, tiek atspoguļots vissvarīgākajos dzīves kontekstos. Pirmkārt jau personisko attiecību līmenī, kur dzīve šķiet prasa aizvien vairāk pildīt dažādus uzdevumus, vai spēju darīt vairākas lietas vienlaikus, lai paspētu visu izdarīt. Tādējādi laiks tiek aizpildīts, jo vairs nav laika kaut kam citam, vai no darbam, vai privātai dzīvei, brīvajam laikam. Viss vienmēr notiek vienā pašreizējā laikā, reālajā laikā. Bet arī, ja mēs skatāmies darba aspektā, ka bieži esam aicināti gan mainīt darbus vai uzdevumus, aizvien mazāk ir tāda dzīves darba, jeb tādi
mērķi, kas var būt uz visu dzīvi, ko ejam. Un uzreiz nāk prātā šie arhitekti, kura dzīves mērķis bija uzcelt kādu no katedrālēm. Gadiem ilgi tā tika lēnām celta, būvēta, apdomāta. Un tas bija tas mērķis, uz ko viņš gāja mierīgi, lēnām. Un tikko arī atcerējos, bija nesen sociālajos tīklos redzēju tieši vienu no katedrālēm, nofotografētu iekšpusē, un tāds jautājums, kāpēc šodien to vairs neceļ? Šādas katedrāles. Acīm redzot, ka mēs savu darba uzdevumu līmenī vērtējam un analizējam tikai no šīs produktivitātes un efektivitātes loģikas, no šīs konkurences dinamikas, un savā veidā šķieta vai tiek no malas spiesta tāda doma, ka laiks bez darba ir tukšs, nevajadzīgs laiks. Un līdz ar to mūsdienu valodā laiks iegūst mērvienību, kas ir nauda. Iegūta vai pazaudēta, saglabāta vai izšķērdēta. Kad es runāju ar vienu cilvēku, aicinādams viņu atbraukt ciemos, viņš teica, ja es aizbraukšu, man tas uz to dienu, tur, kur aicināju, tas viņam izmaksās tik un tik. Viņš laiku rēķina tikai naudā. Un tad, protams, ir šo trešais līmenis vai aspekts, ko mēs varam domāt par šiem jauniešiem, par bērnu mācīšanās laiku, gan lasīšanu, gan mācīšanu, kuru viņi uztver jau kā laika zaudējumu. Viņi dod priekšroku, lai viņu laiks sakristu ar laiku pie ekrāna, kas pirmajos dzīves gados spēja nomierināt, tad tas vēlāk kļūst kā tāda hipnotiska vara un neveicina ne uzmanību, ne koncentrēšanās spējas, bet rada īpašu, faktiski kavē citu prasmju attīstību. Tostarp, kas svarīgi, empātiju un attiecības prasmes, pārdomas un kritisko domāšanu. Interesants, runājot par šīm attiecībām, ka iespējams, ka vidēji bērns pavada vairāk laika ar YouTuberi, kam seko YouTube kanālā, nekā ar saviem vecākiem. Jā, tas ir mūsdienu sāpīgais fakts. Un šajā sakarā pāvests Francisks, atgādinot par laika prioritāti pār telpu, mēģina pārformulēt šo lielo izglītības jautājumu, kur ir mūsu bērni. Un šis jautājums ir nevis par to, kur viņš ir fiziski, bet ar ko viņš šobrīd ir kopā. Kur viņš ir eksistenciālā nozīmē, kur viņš ir pozicionēts ar saviem uzskatiem, mērķiem vai vēlmēm no savas dzīves projekta viedokļa. Vai mēs cenšamies saprast, un mēs varam saprast, kuri bērni patiesībā ir, kur ir viņu dvēsele, vai mēs to zinām. Vēl lielāks jautājums, vai mēs to gribam zināt. Un noslēgumā jāsacina, ka viss mūsu šodienas laiks šķiet aicina uz nepieciešamu un neatliekamu izglītošanu, kā iekšējo pestīšanu. Pastāv risks, ka atklāsies tas laiks, mūsu laiks, viņš atklāsies kā
pagājis, pavadīts, bet kurš nav izvēlēts. Ka mēs plūstam līdzi laikam, bet mēs neesam izvēlējušies konkrētu laiku, konkrētām lietām. Ka laiks, kas ir pagājis, ka viņš nav izdzīvots. Tāpēc ir šis jautājums sev jāuzdod, vai es patiešām dzīvoju šo dzīvi, vai arī tā man vienkārši paslīda garām. Marijas laiks, kas ir atvērts un uzņem šo laika pilnību, ja piepilda šo laiku, ļauj mums to no jauna pārdomāt. Izprast, ar ko mēs vēlamies piepildīt savas dienas, kādu laiku mēs paņemam un kādu laiku dodam. Protams, laika dāvana maksā, bet tas ir tas materiāls, no kā mūsu dzīve tiek veidota. Antā un Marija mūs aicina piepildīt šo mūsu laiku ar mīlestību. Galu galā tā ir mīlestība, kas to prasa, patiesu klātbūtni blakus, patiesu ieklausīšanos sevī, patiesu sevis aizmiršanu to cilvēku acīs un sirdīs, kurus mēs mīlam. Ja. Jo laiks tā ir forma, kas atveras mīlestībai. Un tāpēc noslēgumā jau noslēdzot šīs kristietības skolas formācijas daļu šajā reizē, mēs varam lūgt Mariju. Marija, palīdzi man ieraudzīt šo tukšo laiku manā dzīvē. Māci man skatoties uz tevi, būt tikpat atvērtam, tikpat uzticamam, lai ļautu Dievam ienākt šajā laikā un lai viņš to piepildītu, lai mans laiks būtu pilns ne tikai ar rūpēm un dažādiem uzdevumiem, termiņiem, bet ar mīlestību, kas glābi, kas ir Kristus skaistums. Āmen. Beribit nech